Ir nodegusi māja, un kas tad notiekās tad? Man tagad tajā polisē par to māju būs rakstīts, ka izņemot saules paneļus, vai man pilnīgi vienalga saules paneļiem. Tur viņi vispār nebūs tāds vārds pieminēts. Ja tika kaut kur iekonomēts uz šiem stiprinājumiem, un tas ir bijis cēloņsakarīgs, pastāv iespēja uz apdrošināšanas atlīdzības vai nu samazināšanu, vai pat atteikumu. Jā. Ļoti viegli ir novelt vainu uz šo saules paneļu sistēmu. Nevis uz to, ka tev svecīt pie altārīša palika pie aizkariem. Tad invertors arī ir ļoti liela iespējamība, ka viņš arī var aiziet pa gaisu. Man nekad nav prasījis nekādu protestību mērīt. Bet nevienam jau neprasa. Sveiciens visiem, kas mīl sauli, elektrību un Latviju. Šodien runāsim par saules paneļiem un apdrošināšanu. Katrs, kas ir dzirdējis saules paneļiem, noteikti nav dzirdējis par apdrošināšanu. Kaut kā viņas var salikt kopā, bet var arī nesalikt. Kad tu mašīnai vecos laikos nopirki jaunus ļitakus, tad bija apdrošinātājiem jāpazina, jāsaka, ka tagad mašīnas diski maksā vairāk nekā mašīna. Akls bija jautājums tajā laikā, nebija viss tā kustēs. Nevajadzēja nofotografēt kaut kā, pateikt, kādus diskus tu nopirki, vai ka tu maģīti ieliki mašīnā. Arī bija jāpaziņo, ka tev tagad ir audio sistēma, kas maksā tikpat cik mašīna. Tas bija svarīgi. Tas bija kādreiz, jā. Bet tagad, ja māja uztūcīja virsū kaut ko tik dārgu, kas maksā ceturtdaļu no mājas cenas, arī laikam vajadzētu kaut ko darīt, ne? Kā tur daini? Jā, es gan nezinu vispārīgo tirgus praksi, bet pie mums noteikti tā ir neatņemama mājas sastāvdaļa. Līdz ar ko tāpatās kā elektrība, ūdens, siltums, daļa no elektrības kā sastāvdaļa. Līdz ar ko saules panelis ir neatņemama mājas detaļa, kas ražo elektrību šajā gadījumā, kas skrien mums pa vadiem un nodrošina mājās televizoru un visu pārējo. Viņi arī maksā, kā minimums tikpat cik jumts, ja ne vairāk. Tā varbūt tā, bet kā tāda labi 4 televizori viennozīmē. Jā, tad tā ir manta, pa kuru būtu tā kā jāpasaka apdrošināšanai, ka mājas vērtība pieaugus. Mums nav piesaistīta konkrēta vērtība, kad tagad uzlikām saules paneļus, jāzvana, jāsatraucās, ja mēs runājam par nekustamo īpašumu, par ko ir saistīti šie saules paneļi, tad mums nav konkrētas apdrošinājuma summas. Mēs atjaunosim jūsu īpašumu tādā stāvoklī, kāds tas bija pirms tam. Līdz ar ko nav katru dienu jāsēž, jāuztraucās, jāsako līdzi būvniecības cenām, jau cik pieauga 5–10% pēdējā gadā, jāuzzvana apdrošinātājiem, jāpasaka, ka kaut kas ir mainījies, kaut kas sadārdzinājies, vai uzlikt tie paši saules paneļi. Ja mēs nerunājam tikai par rīfu vispār par apdrošinātājiem un kāda ir tendence tirgū, tad patreizajā brīdī no tā visu, ko tu stāsties, pareizi saproti, tad es uzliku uz mājas saules paneļus, un man apdrošinātājiem nav jāzvanīt, kas jāsaka pareizi. Tad tas punkts numur 1. Tā ir vai tā nav? Vai tomēr ir jāpasaka, ka es uzliku? Vispār jau es ieteiktu komunicēt ar to savu apdrošinātāju, jo ir dažādas apdrošināšanas kompānijas, dažādas pieredzes, dažādi skatījumi, un nebaidīties no tā apdrošinātāja kā no kaut kāda bubuļa, jo vairāk jau tā ir savstarpēja sadarbība. Jā, tu uzticies apdrošinātājam, un lai varētu nopelnīt šo te apdrošinātāju uzticību, tad tev viņam arī kaut kas ir jāpastāsta. Nevis tad, principā, jāsēž un jāgaida, vai apdrošinātājs uzdos visus pareizos jautājumus. Un, ja viņš nav uzdevis, tad jau viņam neinteresē. Labāk jau tomēr ir pastāstīt, ka tev ir tie saules paneļi, painformēt, ja tu pēdējā gada laikā esi viņus uzstādījis un neesi šajā periodā šos līgumus atjaunojis vai neesi slēdzis no jauna, tad tomēr šo lietu es ieteiktu pārunāt, jo tā ir salīdzinoši jauna lieta. Principā pēdējo gadu laikā tikai pieņemās apmēros 20,000 mājsaimniecību, kā mēs to 20,000, jā. Diezgan daudz. Tā kā es noteikti ieteiktu pārunāt to ar savu apdrošinātāju un painformēt un pajautāt, vai tas ir iekļauts vai nav iekļauts, vai jāpieliek kaut kas klāt, šie 10–20,000, vai tomēr var mierīgi gulēt. Man vēl jautājums, vai zinu, ka pērku kaut kādu ceļojumu apdrošināšanu. Es nopērku ceļojumu, bet ja tur tā ilgi lasa, beigās rakstīts, kā slēpēm braukt, darīgs vai motociklu darīgs braukt. Kā es to reiz zināt? Man tagad tajā polisē par to māju būs rakstīts, ka izņemot saules paneļus, vai man pilnīgi vienalga saules paneļiem. Tur viņi vispār nebūs tāds vārds pieminēts. Pie mums nebūs pat vārds tāds pieminēts. Vienkārši, jo, kā es minēju, tā ir daļa no mājas. Un mēs apdrošinām ko? Mēs apdrošinām māju, un šajā gadījumā tā ir daļa no mājas sastāvdaļa. Tāpat kā jumts, uz kura vairums gadījumos ir uzlikti šie saules paneļi. Tā tad ir nodegusi māja, un kas tad notiekās tad? Ko jūs tad prasat no tā cilvēka? Vai dabūt jauns paneļus, vai gadījumā tie paneļi nav vainīgi un nav izcēlies ugunsgrēks šo te saules paneļu dēļ, instalācijas dēļ, montāžas dēļ? Saprot, jo līdz tam brīdim, kamēr jau nekas nenotiekās, viss jau baigi mierīgi un viss baigi forši, ka man nekas nav jāziņo, forši. Bet uz otru pusi, tad, ja notiekās kaut kas, tad ko jūs prasat, vai vispār ir kaut kāda pieredze? Es saprotu, ka ir kaut kāds 3 gadījumi jau bijuši, laikam, ja? Tas sliktākais uguns mums, jāsaka, no apdrošinātāja viedokļa,
paldies Dievam, tikai vienreiz gadījies. Un, diemžēl, tur nevaru pateikt tieši konkrēto cēloni vai problēmu situāciju, jo tas tiešām ir diezgan svaigs. Mēs vairāk cenšamies izprast, kas ir bijis šis cēlonis. Un, ja šis cēlonis ir bijis tiešām potenciāli saules paneļu sistēma, tad tālāk mēs skatāmies, principā, kā viņi ir eksploatēta, kā viņi ir bijusi uzstādīta, jo principā saules paneļi ir līdzīgi kā jau jebkura cita rūpnieciski ražota iekārta, ir ar savām instrukcijām, lietošanas paredzētajām lietām, paredzēto uzstādīšanu un tam līdzīgi. Jā, protams, varētu būt daudz un dažādi sīkumi, nianses, ko šie saules paneļu īpašnieki nemaz nezina, jo principā viņš vai iegādājies šo īpašumu, un saules paneļi jau bija uzstādīti. Jā, tā mēs. Jā, tad, un kur nu pēc tam viņu vēl sodīt par to, ka viņš nebūs izpētījis visus iespējamos slēgumus, pieslēgumus un tam līdzīgi. Jā, bet tad, ja mēs runājam tā konkrētāk mazliet, tad, ja ir gadījums, kad jūs sakat, patreiz jums ir viens tāds, Jā. Ļoti ceru, ka vairāk arī nebūs, bet gan jau, ka būs. Matemātika liecina pretējo. Jā, matemātika mēdz arī liecināt pretējo. Bet nu, tad tajā gadījumā, ja ir izcēlējies šis ugunsgrēks un jums tomēr ir aizdomā par to, ka tie varētu būt vainīgi saules paneļi. Es piemēru sistēmu. Varbūt tā baterija. Jā, nu vienkār viss tas kopums kopā, kaut kas no tā jums liekas aizdomīgs. Kas tā varētu būt, pareizi? Protams. Jo, saprot, no šajā brīdī ir tā situācija tāda, kad ir tie cilvēki, kas paši liek, ir kompānijas, kas liek labu reputāciju, sliktu reputāciju. Nu, tad, ko tad jūs tad prasītu? Principā visa dokumentācija, kas ir bijusi saistīta ar to, kas uzstādīja. Ja uzstādījāt pats, tad jautājums, ko jūs uzstādījāt, kā uzstādījāt. Tad kāda ir tie klupšanas akmeņi? Tad uz ko tie cilvēki, jo patreizajā brīdī saprot, skatītājs skatās tagad, viņi klausās mūsu to raidījumu un saprast, kurā šķonītī, kurš papīrs lūk, jo tā kā nodegs māja, nodegs arī tie papīri. Jā, tieši tā. Kur ir labāk papīrs un kur? Papīrs tas ir viens, bet tur jau saprot pārējais. Saprot, Dainis patreizajā brīdī mums stāsta, ka meklēsim to, tur prasīsim šito, prasīsim to. Cilvēks jau sāk palikt jau ausīgs jau. Klausies, ko tu mēs tagad darīsim? Nu, lai vispār tos klupšanas akmeņus varētu identificēt. Man liekas, mums ir bišķiņo jāpadzīvo un jāsaprot, kā mēs vispār paklūpam. Jo uz doto mirklī tie gadījumi ir, bet viņi ir tik dažādi un tik nenoteikti, tā kā grūti konstatēt. Neveidojas viens, nav statistika. Arī pēc vētras, kur mums bija daži paneļi, kas aizgāja pa gaisu, nu nav skaidrs viennozīmīgi tāds secinājums, ka šis montāžas veids, kas tika izmantota konkrētajā situācijā, ir cēloņa sakarīgs. Ļoti labs punkts. Līdz ar ko nevar tā teikt, tie klupšanas akmeņi šie un tie. Protams, ja mēs atgriežamies pie vētras, kas bija nesens gadījums, tad jāpēta ir, kā vispār tika piemontēta. Ja tika piemontēta saskaņā ar ražotāja instrukciju, ja ieteikumiem izmantots nepieciešamo stiprinājumu skaits, nu, neko darīt. Šajā gadījumā vētra bija stiprāka, aizpūta, nopūta, vēršamies pie apdrošinātāja, viss kārtībā. Ja tika kaut kur iekonomēts uz šiem stiprinājumiem, protams, un tas ir bijis cēloņsakarīgs, kādēļ tad vētra aizpūta šo saules paneli, pa ceļam sabojāja vēl tavu jumtu. Kaimiņam ilgoja vēl. Jā, galvenais ne uz galvas, bet ne uz galvas vismaz, jā. Bet, protams, tad jāskatās, ja tas ir cēloņsakarīgi, tad jau tālāk atkal ir savstarpējā komunikācija ar apdrošinātāju, cik būtiski cēloņsakarīga un kā tas ir bijis. Tagad 20,000 maisaimniecībām ir uz jumta jauns objekts, par kuru mēs nezinām. Un tik un tā statistiski no tām 20,000 mājām kāda kaut kad aizdegsies. Tad ļoti viegli ir novelt vainu uz šo saules paneļu sistēmu. Nevis uz to, ka tev svecīt pie altārīšu palikt pie aizkariem. Un tad mums jābūt arī gataviem izpētīt, ka varbūt tā svecība bija vainīga, nevis noveļā visus to jauno uzstādījumu. Tur ļoti viegli varētu arī gadīties, ka mēs sākam gāzt vainu uz to, kas nav vainīgs. Nu, mums principā jau interesē arī šī statistika, lai saprastu, kā nākotnē ar to strādāt, dzīvot un sadzīvot, un, protams, ko varam piedāvāt un kā piedāvāt šiem mūsu klientiem. Līdz ar ko mums interesē, vai tā ir bijusi tomēr tā svecīta pie altāra, vai tas ir bijis reāli saules paneļu sistēma, vai varbūt tas ir bijis vecāks leduskapis, kas tev bija saguris, jā, un iesprausts kādā pagarinātājā ar vēl 4 citām ierīcēm. Līdz ar ko mēs jau vairāk būvējam šo statistiku priekš mums, priekš sevis, tāpēc mums ir svarīgi mēģināt identificēt šīs problēmas, nevis, lai pēc tam noveltu to vainu uz šiem saules paneļiem,
vai saules paneļu uzstādītājiem vai kādām citām lietām, bet lai saprastu, kā ar to nākotnē sadzīvot, reizēm informatīvi un sociāli atbildīgi arī komunicēt ar sabiedrību, vērst viņu uzmanību, kur tomēr vajadzētu vairāk vai mazāk pievērst uzmanību, kur varbūt var iekonomēt, jo visiem patīk ekonomēt, kur varbūt tomēr nevajadzētu tēlot cilvēku ar zelta rokām un montēt visu kopā pašam. Praktiskais Latvijas tur ir. Protams, jā. Par saules paneļiem ir skaidrs, tātad tu pie nodošanas, tev tur vajag visprecizības samērīt vispārējo, lai tur viss atbilst tam, ko prasa sadals tīkls, jo to prasa sadals tīkls. Bet man tā liekas, ka baigi daudz cilvēku pat maz nezina, ka tev ir īstenībā cik reizes gados ir jābūt mērījumiem par pretestību, jābūt mērījumiem patiesībā par to, vai tev gadījumā nesilst kaut kur kontakti un vispārējās lietas. Viena no lietām, kas jebkuram mūsdienās privātpersonai dzīvojot neatkarīgi mājā, dzīvoklī, vienistabas, piecistabas, divstāvu vai trīsstāvu mājā, ir šie elektropretestības mērījumi, par kuriem, diemžēl, tiešām ļoti... Jā, Paul, kā tev pretestības mērījumi? Bet viņš teica arī dzīvokli. Nu jā, bet man nekad nav prasījis nekādu pretestību mērīt. Bet nevienam jau neprasa. To mēs arī sapratām, esot proaktīvi un savos privātīpašumu polisēs klientiem izceļot šo punktu. Ja ņemiet vērā, ka ir jābūt elektropretestības mērījumiem reizi 10 gados, un tev viņi ir jāveic. Un esot proaktīvi, vēršot uzmanību, mēs saņēmām tieši, diemžēl, pretējo. Pretestību. Jā, un mēs, protams, tikām gribot labu, saņēmām sliktu, un mēs tikām ielikti kā tādi kaut kādu abnormālu prasību tagad uzstādītāji. Bet jūs kā IPS vai vienkārši apdrošinātāji? Mēs kā IPS, jo mēs kā apdrošinātājs polisē skaidri un gaiši ierakstījām apakšā, lai nav pēc tam jāvalka pirkstu pa noteikumiem starp rindiņām. Mēs jau zinām, ka noteikums lasa kūtri, tad bet elektroinstalācija ir viens no top lietām, kas, diemžēl, ir šis cēlonis neatkarīgi, vai tev ir bijuši saules paneļi, vai ir, protams, vai nav, bet elektroinstalācija ir tā top lieta. Tad mēs arī vērsām uzmanību, kad hei, šī ir top lieta, ņem vērā, kad Latvijas likumdošana paredz reizi 10 gados jāveic elektromērījumu. Tad saņēmām... Kas man mērīja? Tev foršs čoms ir es. Jā? Nu, tad vajag zināt, kur kam man prasīt, lai mērī? Redz, skaties, šis bija tas ļoti... Man patīk, ka mēs šo tēmu pacēlām, un patiesībā šeit, man tā liekas, vajadzētu sabarzēt rokas visām Latvijas elektromateriālu instalācijas, jeb elektriķu asociācijām, un bīdīt šo te kā vienu no punktiem, ka reku mēs esam bars ar cilvēkiem, kuri ir gatavi izmērīt mājām šo te pretestību. Bet patreizajā brīdī mēs to nedarām pareizi. Nu, cik tādiem gadījumiem, cik reizes bijis, jau reku, man pirmais tu ienāc iekšā, šeit, man certifikāts, es tikko mērīju. Diez vai kāds tev tā nāca pretī? Diez vai, jā. Ja kādi uzņēmumi, tad viņi jau zina, viņi vairāk saskarās, bet par privātpersonas ļoti maz. Un, protams, pēc tam, kad mēs bijām šie proaktīvie par teikumu, tad pretīm saņēmām, jā, man ir, redz, kur atsūtam un tam līdzīgi, bet bez šādas paskubināšanas, jeb atgādināšanas, jeb uzmanības vēršanas, principā ļoti reti. Un, ja mēs skatāmies... Viņam ir labāk gribalēs un mērī gulēt. Kurā dabūt šī kaut citas maksā? Var atrast, ja? Labi, bez reklāmas atrodams ļoti ātri, ļoti viegli un tiešām pēc tam veicami un guli nosacīti mierīgi, ja pārliecināts vismaz 10 gadus. Tad tas nozīmē to, ka, ja, piemēram, cilvēkam notiek nelaime un nodeg šī māja, nekustamais īpašums, nu vienalga, kas no tā, tad tas ir viens no pirmiem punktiem, noteikti, ko jūs prasat, pareizi es saprotu. Un ja šī punkta nav, tad notiek kas? Tad mēs skatāmies, cik nopietnas bijis cēloņa sakarība. Jo pastāv iespējamība, protams, ka... Vienkāršākā valodā? Ja tā būs bijusi tieši cēloņa sakarība, tad pastāv iespēja uz apdrošināšanas atlīdzības vai nu samazināšanu, vai pat atteikumu. Jā. Man ir kaut kāda dzīvoklis ar apdrošināts, bet man ir nav nekāda siltuma pretestība. Tad jāskatās, kur apdrošināts. Nu jā, un varbūt jāapdrošina līgumā pat ir rakstīts, ka ja tev nebūs tas pretestību mērījums, tad ir attā, bet es jau tik tā nerakstīju. Es saku, ka apdrošinājumi vispār tā līguma. Es nevaru. Galvenais rēķina samaksā un gulēt mierīgi. Jā, tieši tā kā jau tā kā tos vecīt nolipja autārīši. Jā, viss notiekās. Šis ir noteikti punkts, par ko
skatītāji. Jā, jūs varat pasūtīt ratā, ja Jūs varat pasūtīt ratā, un jums nav nekāda taisnība. Piemēram, skūteri, elektroskūteri, ir daudziem mājās. Tur sīkā nedrīkst vairāk braukt, paldies Dievam, bet viņi ir un tur viņas lādēs čūņos, vēl Dievs zina kur. Tad tas nozīmē to, ka tas arī ir tāds bumba laika degli, kurš kaut kādā brīdī šaus gaisā. Ja? Pēc tā tavs sacītājs. Jā, var gadīties. Ziemu stāvu reķinu uz to uzturēšanu, tā kā pie lādēšanas, garažā augstumā. Tur var jau kas notikt, ja? Tur man tā liekas, beigas ūdens sanāk, ne? Tur jau varētu. Es ceru, ka ražotāji arī pa tādām variācijām padomā. Bet, ja galvenais ir noplēst čunguru, tad vēl ir jautājums Edgaram īstenībā, kas varētu noderēt arī tev, jo viņš mums kaut ko iedzīgi atbildēs. Kā tu domā, kas tajā sistēmā potenciāli visdrīzāk var aizdegties? Paneļi, tās baterijas, kuras cilvēki tagad sāk pirkt, kur glabāt elektrību, vai tas konvertors tur? Kura daļa uzsprāgs pirmā? Kura daļa uzsprāgs pirmā? Saules paneļiem, ja ir pareizi veikts savienojums, tad nekāds problēmas nevajadzētu būt. Tad nākamais varētu būt invertors. Jo invertors, ja tu, piemēram, viņš tiek likts kaut kādā vietā, kur nav baigi labā ventilācija, viņš diezgan karsts. Un, kā tu pats labi saproti, uzkāpjot bēriņos vasarā, tur jau ir karsts. Un ņemot vērā to, ka šī dzēsēšana tur varbūt nav tik laba, un kad saules pīris vairāk, invertors var visvairāk arī silst, tad invertors arī ir ļoti liela iespējamība, ka viņš arī var aiziet pa gaisu, ja tā temperatūra tomēr nav īsti vietā. Trešais, kas noteikti manā uztverē, ir tas, ka tieši šo vadu savienojumu pareiza instalācija. Tas ir ļoti bīstami, jo tas no manas pieredzes īstenībā elektrība visbiežāk aizdegās, ja tā var teikt, elektrība aizdegās pie nulles vada patiesībā, nevis pie fāzes. Cilvēki mēdz arī uzturēt tās baterijas. Es vispār neliktu mājās iekšā. Ja tu man prasi, es kā baterijas, kā tad invertoru caurvējā, bateriju ārā. Baterija noteikti ārā. Es iekšā viņa neturētu nekādā gadījumā. Es pat teiktu, ka invertoru vislabāk ir likt vispār arī, ja tas ir iespējams ārā pie mūra nedegošas sienas. Neturam neko blakus, jo tas būs drošākā vieta viņam. Jo tur viss, tā ir instalācija, tā ir elektrība, un tur arī tas viss veidojas. Līdz ar to īstenībā katrā no šiem aspektiem varētu būt kaut kāda problēma. Es domāju, tagad tu pasaki, ka invertoru daudz aizgāja savā mājā pārskotīt zāles. Tu pats nenojauti, ko tu pateici. Okay. Klau, vēl viens jautājums ir saistībā ar, tagad tu minēji, ka, ja liek saules paneļus uz jumta, tad tā kā neatņemam dzīves sastāvdaļu, tad tāpat kā televizors, hop, pieskaitam klāt, viss baigi forši. Bet pēdējā laikā tas trends īstenībā mainās no jumta. Cilvēks diezgan bieži sāk likt sētā sev, jo, ja ir zeme ļauj to darīt, uz zemes uzliek virsū, nečakarē jumtu, nečakarē skatu, tur vispārējais pats stūri. Jā, tieši tā. Un tad kā šajā brīdī ir tas saules panelis vēl joprojām skaitās kā televizors tev mājās, bet tomēr vairs jau nē, jo viņš atrodas sētā. Kā ir? Ja viņš atrodas sētā, viņš var... Principā ir joprojām ēkas sastāvdaļa. Mājas komunikācija, tā ir mājas komunikācija, kas tev nodrošina elektrību, līdz ar ko tā ir ēkas sastāvdaļa. Tāpēc, ja tas atrodas kaimiņu sētā, tad visticamāk atkal daudz kas cits neskaitās. Tad jau daudz kas cits neskaitās, un atkal painformējam apdrošinātāju. Bet cilvēki šajos laikos tā kā zaļi domājot, mēdz vākt visādas tur tās elektrisko cigarešu baterijas, visu kaut ko lodē kopā un arī sāk glābt tīru enerģiju. Tā būs tīra enerģija, pats kaut ko būs ar ciem kalē kopā salodējis. Tas skaitīsies labi, ja jūs abi greizi skatīsieties to. Apsveicam, protams, Latvijas praktiskais zelta rokas, bet kopumā nevajadzētu nodarboties ar šo paštaisītajām iekārtām un ierīcēm, tīpaši, ja mēs runājam par elektrību, jo pat nav jāskatās apdrošinātāja līmenī, bet jau valsts par to ir domājusi un ugunsdrošības noteikumi paredz, ka paštaisītas elektroierīces nevajadzētu izmantot. Tas nevajadzētu, bet nedrīkst izmantot. Tātad valstī ir noteikts likums bez apdrošinātājiem vienkārši paštaisītas elektroierīces? Nē. Jā, tieši tā. Vienkārši un skaidri. Pat skaidrāk nekā tā pretestības siltuma mērīšana. Pavisam vienkārši. Mājas dzīvoklis bez saules paneļiem pretestības mērījumiem jābūt. Tas ir lielākais skīts šodien, man liekas. Lielākais atklājums. Jā, šis tiešām man tā liekas. Mēs negadījām saklāsim tādu lietu. Ne. Bet tikai eksperiments beidzas neveiks to ar savu atklājumu. Uz šīs gaišās mēs arī varam teikt. Paldies, Dainis, ka izstāstīja. Ļoti labi, mēs varam prātīgāk un gudrāk.